Cik daudz reižu mēnesī tavu produktu vai pakalpojumu cilvēki meklē Google? Un kuros mēnešos to meklē vairāk un kuros mazāk? To mēs varam noskaidrot ar Google Keyword Planner tool. Pastīsimies, piemēram, cik daudz reižu mēnesī cilvēki Latvijā meklē slēpes. Tātad Google Keyword Planner mums parāda, ka slēpes meklē aptuveni 200 reižu mēnesī, bet šajā grafikā mēs redzam, ka tas ir gada vidējais rādītājs. Un ja, piemēram, maijā tās meklē tikai 70 reizes, tad jau janvārī gandrīz vai 600. Bet tas nav viss. Šeit ir viens konkrēts vārds, ko mēs esam ievadījuši, bet Keyword Planners mums dod arī idejas. Mēs redzam, ka daudz cilvēku meklē konkrēta veida slēpes vai dažādas slēpju aksesuārus. Šo informāciju tu vari izmantot, lai saprastu, cik liela jēga tev vispār ir izmantot Google reklāmu, kādi atslēgvārdi varētu būt piemērotākie, kā arī saplānot ieteicamo budžetu tavai Google Ads reklāmas kampaņai.